Motošoseja. Ātruma kontroles cīņa. Trasē iziet superbaiku valdnieki, lai cīnītos par sekundes simtaļām. Jau gadus Rīgas trasē biķerniekos notiek 2 no Baltijas čempionāta posmiem. Viens pavasarī, bet otrs vasaras beigu daļā. Tā nu šogad 14. un 15. augustā biķernieku trasē notika 2. Siemens GP posms motošosejā. Trases boksi bija pārpildīti, jo sacensībām, kā jau ierasts, bija ieradušies labākie motošosejas sportisti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas un Somijas. Tomēr jāatzīst, daudz sportistu noskaņojums netuvu nav tāds, kā iepriekšējā Rīgas posmā, kad ar mums visiem vēl kopā bija jaunais un talantīgais sportists, unikāls cilvēks un draugs Jānis Turks. Tava nāve vienmēr būs rēta mūsu sirdīs. Laikam jau tu esi labākais no mums. Bet kā jau dzīvē, viss turpinās. Laika prognozes skutināja sportistu uzvilktos nervus, jo sacensību nedēļa solījās būt ar kārtīgiem negaisiem. Sestdien tomēr atnāca bez lietus. Līderu apļu laiki, brīvajos treniņos bija sacensības cienīgi. Svētdien pirmajos starta stājās pusprofesionālās klases braucējs 600-niekos. Cīņa bija asa, vienā braucienā 3 kritieni. Taču sacīgs nepārtauc, un pirmais finišēja Edgars Džeriņš. Otrajā vietā tipisks lietuvietis Gintautas Cirtautas, bet trešais Mārtiņš Valdus. Pajautāsim līderim, lai pakomentē sacīkst. Gandrīz beidzās traģiski, dēļ tā, ka 2 līkumos, kurus filmēja, tur bija tā zēļa, bija jālauž trajektorija, un katlos vienam bija nobirs motors, un visi katli pielieta reļu. Un es tā izslīdu, braucu cilvēku gar zemi un izslīdēju tā, ka galvu priekšējā riteni iecirtās, un viens arī nokrita uz tās eļas, un tikai pēc sāpeļa parādījās karoks slapjais. Kamēr startiem gatavojas pusprofesionālās klases 1000 kubikcentimetru braucēji, mēs satikām motošosejas veterānu Pēteru Grabauski, kurš ar ekspertāci raksturoja situāciju. Pat rāku es aizgāju paskatījos trasē, vai absolūti neatbilst tā trasē šiem ātrumiem, jo braucot no motocikla to neredz. Tu tikai brauc un darbojas, bet ja tu paskaties no malas, oi. Tā ir, katrs kritiens var būt liktenīgs. Stipri. Man liekas, tev ar tā bija. Jā. Tā ir, kad es uz starta par bīstamību aizmirst. Cīņa sākās, taču jau pēc pirmā apļa tā tiek pārtraukta, jo lietuvietis Tantanas smagi avarēja ar ātrumu pie 200 km/h, kamēr cietušo ved uz arī laika apstākļi pasliktinās. Sāk līt un motocikli ātri tiek apgāti ar lietusriepām un tiek dots atkārtots starts. Jau pirmajos apļos strauji atraujas braucienu līderi Guntis Raģelis un Raitis Verbulis. Taču trakākā cīņa sākas par 3. vietu. Brīdī, kad Krievijas sportists Konstantīns Serads centās sadzīt mūsu Andreju Kuzņicovu, notika neparedzamais. Самочувствие нормальное. Первый раз приехал на эту трассу. Очень нравится. Хорошие гонщики, хорошие болельщики, хорошие организаторы. Все очень понравилось, хоть и упал. Если бы достал новый мотоцикл, ехал бы в СБ-класс? Ну, сейчас и этот попробуем восстановить. Время есть еще до старта. Если восстановим, то поеду. Tikmēr pārējie sportisti turpina cīņu un viss piedestāls tiek Latvijai. Pirmā vietā Guntis Raģelis, 2. Raitis Verbulis, 3. Andrejs Kuzņicovs. Lietas tavs plāns neizmainīja. Pirmais. Jā, tā sanāca pirmais. Bija pa starpu vienīgais spēcīgs sālt līgt un nevarēja nekā redzēt. Bija ļoti, ka viss tīkls bija ar ūdens un grūti bija braukt. Skaidrs, bet lietus riepas bija jau sagatavots. Meteorologi šoreiz nepievīla, solītais lietus bija. Un tā arī nošpicēja, viss čikiniekā. Jā, viss pēc plāna. Un tagad mēs esam pie Raita, kas sagādāja vislielāko pārsteigumu šīs klases braucienā. 2. vietu turējies aizmugurē Guntim. Jā, bija patronējies pavasarī ar slikiem, braukt pa lietu C klasē un pēc tā labi gāja. Tā ir skatītāji tribīnēs runāja, ka tu laikam to slapjo asfaltu vispār neredzot. Nevarēja neko redzēt, stikls bija ciet.
Tālāk sekoja profesionāļu supersporta 600 klase. Lietus vairs nelīst, taču trasi joprojām nav nožuvusi. Sportists startē ar lietus riepām. Pirmajā vietā talantīgais latvietis Juris Svarīnskis aiz sevis atstājot sīvākos konkurentus Vladimiru Ivanovu no Krievijas un Džoelu Videsu no Igaunijas. Bet tagad seko šo sacensību galvenais notikums – milžu cīņas jaudīgāko jeb superbaiku klasē. Turklāt prognozēt līderi ir gandrīz neiespējami, jo galvenie favorīti pirmajai vietai ir līdzvērtīgi pretinieki. Visi tā teikt dzimuši uz motociklu. Un tātad Bruno Roškalns, motocikls Yamaha R1. Tikpat liels cerības iegūt pirmo vietu ir Igaunim, Hanno Veltam. Šogad viņš brauc ar Kawasaki 10. Ninzu. Un, protams, Agris Neja. Viņš izmēģinās savu jauno Yamaha R1 motociklu. Taču ar to potenciālo līderu saraksts vēl nav beidzies. Supersporta 600 klasē braucošais Juris Svarīnskis nomaina motociklu un kopā ar lietuvietu Šarunas Pladas arī ir gatavi cīnīties par uzvaru. Šo tā jau karsto situāciju sarežģīja fakts, ka trase ir tikai pa pusei sausa, līdz ar to nevienam nav īsti skaidrs, ar kādām riepām būtu jābrauc. Sausās pa slapjos slīd, savukārt slapjās pa sauso dilst un arī slīd. Lai nu kā, katram sava stratēģija. Juris Svarīnskis izvēlas slapjās riepas, bet jau pieminētais profesionāļu trīnieks vēl uz starta tiek pie sausajām riepām. Un tā cīņa sākas. Pirmais līkumā ieiet Juris Svarīnskis, taču nākamajā aplī pirmais jau Bruno Roškalns. Juris Svarīnskis piedzīvojis kritienu. Aiz Bruno turas Hanno Velts, bet Agris Neja tikai 4. Šķiet, ka Agrim sadzīt abus būs neiespējami, jo atstarpe izveidojusies pietiekami liela. Bet tad notiek šķietam neiespējamais. Agris apdzen lietuvieti, izvirzās 3. vietā un strauji sadzen Hanno un Bruno. Nākamais ap un Agris jau 2. Trīnieks sadzins atpolicējus un seko kulmināciju. Brīdī, kad atpolicējam sacensību līderi Bruno vajadzētu palaist garām, viņš to nepamana un traucē veikt apdzīšanu. Lai nesakot kritiens, Bruno spiests izbraukt no trases. Tikmēr Agris Neja ar Igauni jau garām, Agris ticis pie līdera pozīcijām un strauji atrājas no sekotājiem, bet Bruno izdodas noķert Hanno Veltu un apdzīt. Tā viņa arī finišē. Agris Neja 1, Bruno Roškalns 2, bet Hanno Velts 3. No starta aizgāja baigi labi viss, un tad aizlīd Roškalns garām man vienā līkumā un sēdēja astē un kalnos vienkārši. Viss bija tā kā vajag, un tās riepas tomēr ir pa mīksts tās lietas riepas. Priekš vienkārši aizslīdēja projām līkumā un viss. Un iebraut, viss uz muguras un uz sāniem un bortām. Čau! Sanāca tik viegli, cik es nekad mūžā nebiju gaidījis. Tā kā izrunādamies, jo vienam tādas problēmas, otram tādas problēmas, un visu man sanāca tikai ripina lēnām un tāpat pirmies. Kā bija starts? Startā palika 4. laikam, jā? Starta pirmos apstāru bija izdomājis, ka braukšu lēnām, prātīgi skatīšos, cik ir sauss, cik ir slapši, un tad kurās vietās var mēģināt ātrāk, un tad pēc tam domāju ķert rokā. Tā arī izdevās, un kādos 2 apļos noķēru, un Hanno apdzinu uz taisno, nezinu, kas viņam tur bija, tad laikam neiet Kawasakas galīgi. Un domāju, plānoju, kur Bruni apdzīt, un Bruns nesadalīja trasi ar atpolicēju, un man sanāca arī elementāri tik garām. Un tālāk, nezinu, arī atpalika abi 2, bet vai viņi savā starpā cīnījās vai kāpēc, bet nebija īpaši jāsteidzās. Nu, ko tur vēl piebilst? Paldies gladiatoriem par šovu!